atceries Līvānus pirmos? Asfaltēto laukumu? Nē, kultūras namu es to vienmēr pieminu tādā kontekstā par to slavu un tā, ar ko bija jāaiziet. Arī mūsdienās nav aktuāli, bet 90. bija sūrie gadi, īpaši Latgalē, Līvāni tiesa gan, man liekas, nav Latgalē, bet uz robežas. Ir? Ir? Ok, respekt Līvāni. Bet tur bija tāda zāle, attiecīgi atnākuši čomi ar attiecīgajām frizūrām, līdzīgi kā man, tikai īsākiem matiem, ar sporta tērpiem. Un, kad mēs iznācām, tu dziedāji, man liekas, ne jau es, veco versiju, vēl to tādu ritmiņu līrisko, un mēs iznācām 4 puiši baltos kreklos, tā no aizmugurējām rindām, nepieklājīgā krievu žargonā, skanēja novēlējumi un doties mums no turienes, uz turieni, no kurienes mēs esam atbraukuši. Un tas pats atkārtojas Dagdā, ja es nemaldos, kuru mums solīja sagaidīt pēc koncerta. Ludzā bija tur. Ludzā bija tur. Caur to bija jāaiziet, lai pēc tam kaut kad pēc gada, pēc 2 jau arī tajās pilsētās parādītos normāla Bet publika. tas bija cita iemesla pēc. Tas bija tāpēc, kad jūs, es arī, bet īpaši jau jūs bijāt jauni. Viņi jūs uztvēra kā konkurentus. Kur tās ļaunuma saka. Tā bija tā, kad viena daļa publikas sauc atkārtot. Tie čaļi tur kreisā pusē, brauciet prom. Tas vēl bija pieklājīgi, bet tie Līvāni džeki, viņi toreiz teica, jā. Dažas gadījumus jau kaut ko arī meta. Pēdējais bija Ozolmuižā, man liekas, Jā, starp citu, jā. Arī priekšmeti ir lidojuši. Pusaizkosts ābols. Cepumi, āboli, pudele, man liekas, vienreiz lidoja alus buņģa, bet patīkamākā lieta to jau paskrienot jau krūšturs. Citiem krūšturs bija 2 gadi atpakaļ saldot. Tā kā mēs sagaidījām arī krūšturi. Please. Popularitāte tad, kad tu jūti, kad parādās negatīvie komentāri vairāk internetā. Bet toreiz interneta nebija, kur viņi bija. Tagad es jūtu, tad, kad parādījās internets. Toreiz bija vēstules. Jā. Toreiz bija vēstules. Bet tikai mīlestības. Vismaz man. Nē, naida vēstules, jā, tur jau jāieguldās. Ja. Komentāru tagad nav jāieguldās īpaši. Nē, tur arī jāsaprot tas, ka kāpēc cilvēki nāca varbūt un arī joprojām jau Ralfs jau nekad nav pievīlis tādā ziņā, ka viņš atbrauc uz mazāko ciemu, uz mazāko kultūras namu, cilvēkiem klāt pie mājas, kas šobrīd, man liekas, vairs mūsdienās nav iespējams. Visi to grib, lai pie viņa mājas, kur ir 2 mājas un varbūt mazs ciemiņš ir koncerts. Bet šobrīd tas finansiāli un visādi citādu iemeslu pēc nav iespējams. Bet agrāk mēs kaut kā tur braucām, ja tur paņemt kaut kādu vienalga Alūksnes rajonu. Mēs bijām, man liekas, visos ciemos. Jebkuru no rajoniem mēs apbraukājām visus ciemiņus, mazākos. Un visur bija cilvēki. Tas bija 90. beigas, 2000 sākums. Es atceros Alekseja reakciju, ka mēs pirmoreiz uz Siļu kalnu braucām. Jā. Jā, arī bija tā. Siļukalns forša vieta, bet kad bijušais dejotais ieraudzīja, ka tā apdzīvotā vieta ir uz zilā fona zīme, Siļukalns, tad viņš izmisumā arī prasīja Ralfam, ko mēs te daram, jo tepat nav uz balta fona apdzīvota vieta, kas a priori nozīmē to, ka te nav cilvēku, bet Siļukalnā parasti bija 300, 400 kaut kādi, ja? Bija zelta labi laikos. Preļi atbrauca, Varakļāni, Viļāni. Jā, tas ir mazo ciemiņu tāds atsevišķu šarms un interesanta lieta, ka no malām sabrauc kā skudras visi, tā kā nebija vajadzības piebraukt pie katra atsevišķi. Un lielajās pilsētās tajā pašā brīdī mēs tajā laikā nemaz nevarējām savākt nekādu lielo publiku. Tā. Man liekas, mazākajos mums pat vairāk nāca nekā kaut kādās tur CSIs. Piemēram, CSIs. Jeb kaut kur tur, man liekas, nebija pārpildītas zāles. Cēsis ir maza pilsēta. Salīdzinoši. Es domāju, tad Valmiera ir liela pilsēta. Valmiera, reģionālās, es domāju. Tā es domāju, jā. Un pēc tam ar brīnumu mēs atklājām, ka 90. gadu beigās tranzītu iemīlēja vispār Liepājā, kur bija, man liekas, tikai rock kafejnīca, kas tur bija Pablo klubs. Pablo, jā, tur mēs 3 reizes gadā braucām. Jā, kur bija tikai smagie. Pēkšņi mēs, ne no kurienes. Tajos laikos, man liekas, ka viss kaut kas tur bija.
Grūti laiki bija, tad, kad bija visiem grūti laiki, kad bija 8. gads ieslēdzās. Tad paldies Dievam, ka biju pirms tam šovā piedalījies, vēl bija inerce kaut kāda. Un tā bija tā, kad es nevarēju atļauties visu lielo komandu paņemt uz koncertiem, tad mēs sākām dalīt. 2 čaļi brauc uz vieniem koncertiem, 2 čaļi brauc uz otriem koncertiem. Pirms tam atkal bija otrādi laiki, pirms tam bija treknie laiki. Kad... Treknējos laikos mums bija sava apsardze. Man liekas, 3 cilvēku sastāvā mums bija savs gaismotais. Mēs braucām ar 2 vai 3 mašīnām uz koncertiem. Tas ir tikai grupa, kas tur, teiksim, grozās backstage'ā. Un pēc tam krīze un štatu samazināšana piespiedu kārtā. Un tad ar mazu mašīnīti mēs visi braucām ar tavu Fokusu veco un Tumbas vēl vajadzēja. Nē, es braucu ar vienu mašīnu viens pats ar aparatūru, kas man tā bija. Jā, pareizi. Un jūs vienkārši atbraucāt. Bet ar vieglājām, ar maziņām. Jā. Tā, pēc tam iestājās labie laikā, un kas joprojām turpinās. Nē, pēc tam Covids atnāca. Kāda arī likās, Covids ka visi nav tā, kā tas bija. Sākums tranzīta, tad bija Nevar būt balts, Tad bija Zelta būrītis, atkal ar 7 dienām un strautu. Tad bija Roberta Lēsmejera miks, kas palīdzēja arī to krīzi pārvarēt daļēji. Un tad bija tas nākošais Tad nākošais bija Laternu stundā, tie koncerti, kas bija pārpildītie un dāvja vidiņa reklāmas. Tā, un tad beidzās Covids un atkal un atkal viss notiek. Nu kā pa Viļņiem, jā. Nē, bija jau arī tie pasākumi, kas bija tie dalītie. Ierobežotie, un nepotētajie. Tad bija Niknas vēstules no faniem, kad mēs tā dalām fanus. Bet te pašā laikā, ja tu esi fans, tad tev vajadzētu priecāties, ka tavs mūziķis vispār kaut ko dabū. Tā ka, jā. Jā, šito es aizmirsu, tiešām bija taču. Tagad fanu nav vairs, man liekas, tādu klasisko fanu, kā bija tagad. Toreiz bija fani, jā. Es tur nestāstīšu visādas tur piedzīvojumus. Vēstuļu rakstīšana un tā tālāk, jā, un tur sagaidīšana un braukāšana no koncerta uz koncertu. Tagad, man liekas, vienīgā fani mums ir, kas ir arī grupas dalībnieci pa lielam. Agrāk... Nē, es atceros, ka mums bija tajos grūtajos laikos tieši bija busiņš no Valmieras. Kas brauca līdzi. Jā. Kas brauca maluksnē pa malienām. Kāri tas, protams, tur viņiem blakus, bet viņi brauca vairākās reiz busiņš. Viņi jau teica, mēs būsim tur jau arī. Nē, tas super, bet bija mums taču fanklubs oficiāls. 2 veseli. Veseli 2. Veseli 2, bet tur ir jāprasa. Tad viņi to visu atcerās, viņai tas viss ir. Avīze tika izdota kaut kādās tur, nezinu, cik kā kserokopijās, un tad bet iedālā un izsūta. Bet viņa bija, man joprojām ir markas, kaut kāda. Cik viņa tur tajās markās ieguldījās. Es pat nezinu, ir tagad fani. Jā. Es pat nezinu, mūsdienās ir tādi fani, tādi klasiskie. Tas bija laiks, tagad arī nav tādas ne mana, ne laba, ne avīzītes tādu. Vienkārši mode mainās cilvēkiem. Un tas tirgus ir arī sadalīts. Ir kaut kādi, protams, tur mega mākslinieki, kam ir tie fani, bet pārējie jau visi to... Tranzītām jau zinkārtiem faniem, man liekas, cilvēks, kurš vispār neseko, nezina nekā, pēkšņi izdzird dziesmu, un šī dziesma no manas jaunības, un izstāsta kaut kādu tekstu tur, un izrādās, viņš tur ir klausies, viņš zina, jā, tikpat labi viņš ir fans, ja viņš zina kaut ko tur dzirdējis, un pavelkās uz to un atnāk uz koncertu. Kur mēs ziemā bijām Angārā, jā, tepat Tallinas kvartālā. Pilna zāle, visas rokas pa gaisu. Bet tur mēs nebijām vienīgie. Tāpat uzņēma tā labi, viss bija labi. Tā kā... Nebija tā kā Kuldīgā, kur uzkarās uz restēm. Mazas meitenes tranzīts pirms Bermudu 2 stūra un mazas meitenes nīkst pirmajās rindās. Kad šitie beigs, jā. Es tu savu labo negribu pazaudēt. Nē, grupi jau nebija. Grupi, tur es lieku roku uz sirds nebija. Ja kādam liekas, ka mēs te kaut ko noklusējam un nogludinam stūrus, tādu variantu kā
kā gribētos dzirdēt, mums nebija. Tranzīts jau nav rockstar grupa nekāda, lai tur būtu viņiem grupies un kaut kādas. Bija meitenes simpātijas, tur izrādīja un vēstules rakstīja, kā es teicu, bet kaut kādās tur ielaisties, tur es neatceros. Kaut kādas vieglais flirts varbūt bija, jā, nekas vairāk, bet tā, ka tur, nezinu. Kuram ir vieglais flirts? Jā. Nē, Tumbas nesajā palīdzēja, brauca, atceros tās draudzenes no Sīļu kalna puses, Varakļānu puses, kuras ziemā riteņiem brauca entos kilometrus uz koncertiem no Mērdzenēm. Kas tā bija pa vietu? Atceries? Nē, ar velosipēdu, ka kāds braucis bija brauc ar velosipēdēm, meitenes tur entos kilometrus, lai tiktu uz koncertu. Mēs vēl prasījām, kāpēc jūs atbraucāt, jūs bijāt pagājušajā nedēļā. Tepat kaut kur netālu, viņas tāpat brauca uz nākamo, bet ar ričukiem vēl. Bija, šādi gājieni bija, es atceros, jā, nerunājot par tām, kur tur pāri visai Latvijai atbrauca, jā, pēkšņi, kā tu pats brīnījies. Tu tur saki, čau, tur Liepāja, un tev atsaucās tur no pretējā Latvijas galā atbraukuši ciemos, vai otrādi. Bija tādi arī, jā, bet, tas tāda kompānijas vairāk vācās kopā pēc interesēm. Nav ko darīt, braucam uz tranzītu. Kaut kā tā, jā, par faniem vairāk es tad neko neatceros. Un uz pēdējā vārda Artūrs Rals pazūd. Bļurkt. Jā, rekā māksliniekam slikti, laikam pār. Tā kā pa daudz laikam ir ieņēmis šodien. Vienīgā iespēja šogad būt 30 gadu jubilejas koncertā Palādījumā 31. oktobrī Rīgā. Visas 30 gadus viena stagnācija.